Pirms ejam ārā un montējam jumtu, parādīšu, no kā sastāv šitais jumts. Tātad rasējumā redzam, ir apakšējais stiprinājums, tātad lūk, tas izskatās šādi. Mēs stiprināsim pie koka, tādēļ lietojam šādas skrūves, kas pāriet no koka vītnes uz metrisko vītni. Tātad, kur atsaite pievienojās augšpusē pie koka, lietojam lūk šādu stiprinājumu, un tur, kur atsaite pievienojās pie stikla, lietojam šādu te tipu stiprinājumu. Svarīgi ir pieminēt to, ka augšējā un apakšējā vītne atšķirās. Viena ir labā, viena ir kreisā. Tas ir dēļ tā, ka, lai varētu jumtu vēl pieregulēt un iespriegot atsaites. Un apakšā papildus arī atsaitēm ir šāda te grope, kas palīdz atsaiti regulēt ar atslēdziņas palīdzību. Tad jau tālāk ejam montēt.